Čau visiem! Mēs sākam jaunu video. Es būšu šeit ar Westernfish.lv. Man sauks Pro. Un mēs taisīsim video. Iekšā esi? Jā. Kur tu esi? Kā to mapu sauc? Kas? Kā to mapu sauc? Ar sapni par savu restorānu nepietiek. Vajag vēl arī mācēt. Un tā ir lielākā problēma. Tik liela, ka pat superpavārām nolaižas rokas. Īpašnieku dīvainības, pavāru kļūdas. Lucky Blocks. Lucky Bloki. Kanālā 2. Bez grīma, ar grimu. Kad mazulītei uzklāj viesu kosmētikas kārtu, pēc kā viņa izskatās. Kad tu viņu uztaisīji? Pēc lelles. Es? Jā. Skaties šovu. Tikko. Dzīvās lelles. Tas ir... Šodien kas ir pa datumu? Mam. Nē, cik viņš aizņēma? Kā mami? Cik megabaitus? Arī izmaksas. Tu vienkārši nesapot, kā var satikt. Tas arī ir Labi, spēlēsim bez... Tu uztaisi savu serveru. Sāksim ar šito. Uztaisi savu serveru. Labi, skatām prom. Hop. 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 Uztaisīji. Jā. Uz pirmo plēteri ir vispār uztaisīji. Jā. Lādējs. Tas ir liels mērķis, bet sasniedzams. Ļoti saprātīgs. Labi. Tā ir tava mērķa tāpela. 3 mēnešu mērķis. 45 kilogrami. Trakums. Ja 3 mēnešos zaudēsi 45 kilogrami, labā saņemsi sezonu 50 reizes spēlēm. Nevar būt. Ko es tev mīlu? Nevar būt. Jā. Tas ir lieliski. Būs kolosāls. I need to eat my watermelon. I need to eat my meat. Nu man nav laika. Nu nē. Nē. Esmu pārsteigts, viņš Aleks tiešām cenšas. Man ir norādījumi, un
bilde. Labi. 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 Aiziet. Man vajadzēja mainīt visu dzīvesveidu. Loktā. Nezinu. Šodien man bija laba sajūta. Drīz būs sveišanās pēc 3 mēnešiem. Ļoti nervozēju. Sveišanās pēc 90 dienām. Likās, tu Zini, kas sabojāji zinu. visu. Sveišanās. Pirmo reizi, kad uzkāpu uz svariem, te rādīja 208 kilogramus. Pirmajā posmā 12 nedēļu laikā jāzaudē 45 kilogrami. Ja svari rādīs 163 kilogramus, vai mazāk būs sasniedzis mērķi. Kā tev kā veicās pagājušajās 12 nedēļās? Varbūt es to paveicu. Jā, piekrīt, ir labas izredzes. Esi gatavs uzzināt? Jā. Dziļi ieelpo un kāp uz svariem. Pirmo reizi, kad uzkāpu uz svariem, tie rādīja 208 kilogramus. 90 dienu laikā bija jāzaudē 45 kilogrami. Ja svari rādīs 163 kilogramus vai mazāk, būs sasniedzis mērķi. Pietrūka 1 kilograms. Ko tu domā, redzot šo skaitli? Vīlies. Tev ir mērķis, tu to gribi sasniegt. Bet 44 kilogrami. Nav jau tā, ka līdz mērķim trūkt 18 kilogramu. Nē, tieši tā. Paskaties, cik tālu esi ticis. 44 kilogramu. Fantastiski. Alex. Izmanto kā motivāciju nākamajiem 3 mēnešiem. Alex zaudēja 44 kilogramus. Viņš nesasniedza 45 kilogramu mērķi. Ai. Bet viņš kaut ko bija pelnījis, tāpēc Aleksu gribēja aizvest uz vismaz vienu Braves spēli, pirms dodos prom. Braves klubs. Sveiki, esmu Deivids Ross. Priecājos iepazīties. Jau skatīju treniņu laukumu. Vienāds, paskaties. Tevs ar mani nevar satikt. Spēlētāji apsveic Aleksu un izrādīja viņam cieņu par to, ko viņš dara. 3 mēnešu laikā zaudēja 45 kilogramus. Ko? Jauki, veicīt, apsveicu. Apsveic, tā turpina. Viņš 3 mēnešos zaudēja 45 kilogramus. Nevar būt. Lieliski, ka uz viņam atstāja iespēju, jo viņi vienmēr atstājuši iespēju uz mani. Tas palīdzēja censties vairāk, lai sasniegtu nākamo mērķi. Turpin smagi strādāt. Tas bija lieliski. Nav nekāda laikā būt stadionā. Pagājuši 3 mēneši. Man ir laiks atstāt Aleksu. Nākamā posma 90 dienu mērķis ir zaudēt 2 kilogramus nedēļā. Paveicams. Tu zini, kā to izdarīt. Tev ir visi instrumenti. 27 kilogrami. Tas būs lieks. Es tikai tā saku. Otrā posma mērķis ir jāsakrīt ar tev tēt kāzām. Jā. Esi gatavs? Jā. Man laiks doties prom. Tev jātiek galā pašam. Labi. Pienācis laiks sev pierādīt, ka spēju paveikt to pats. Būt vienam bez visi ir citādi. Jo man visam jāsagatavojas psihiski. Man tas jādara vienam. Neviens no manis to neprasa. Lielākais izaicinājums ir psihiski koncentrēties. Esmu ticis līdz apmēram 4 mēnešu atzīmē. Man ir daudz laika domāt par sevi, par mammu. Man viņas ļoti trūk. Nedomāju, ka es koncentrējos tāpat kā sākumā. Tas sāk kaitināt. Pēdējā laikā neesmu īsti motivēts. Cerams, nākamo dienu laikā atgūšu motivāciju.